Sveiki, skatītāji! Šo video es filmēju 18. novembrī. Tas ļoti būtisks datums mūsu tautas vēsturē, un kopumā ar šo 18. novembri noslēdzas tā saucamā patriotu nedēļa. Un viens no būtiskiem jautājumiem, jebkuram savas valsts patriotam, ir, kāda ir valsts teritorija. Reizēm es esmu dzirdējis viedokli, pētot starptautiskos darījumus, ārvalstnieku ietekmi zemes tirgū, ka ārvalstniekiem nopērkot zemi, tiek zaudēta daļa no valsts teritorijas, vai tiek zaudēta suverenitāte. Pat arī tāda apgalvojuma tiek izteikti. Un līdz ar to vajadzētu uzdot jautājumu. Viena lieta ir nopirkt nekustamo īpašumu valstī. Protams, nekustams īpašums vai zeme ir pilnīgi kas cits kā valsts teritorija. Un tāpēc varētu uzdot jautājumu, bet kā tad ir? Ja var nopirkt zemi, tas ir viens, bet vai var nopirkt valsti vai valsts teritoriju? Es nedomāju tādā politologa izpratnē, es domāju tiešā izpratnē. Vai tiešām ir iespējams nopirkt vai veikt kādu atsavināšanas darījumu, piemēram, uzdāvināt valsti vai valsts daļu? Nu, un šajā svētku dienā ir tradicionāli svētkos dāvina dāvanas. Arī jūs varētu, piemēram, man uzdāvināt dāvanu, abonējot manu kanālu vai nospiežot kādu īkšķīti. Bet valstī, piemēram, mēs varētu palūgt igauņiem, varbūt nav ļoti pieklājīgi lūgt dāvanas, bet mēs varētu palūgt, draugi igauņi, brāļi, uzdāviniet mums, piemēram, Roņu salu. Jūs zināt, ka Roņu sala atrodas turpat pie Kolkas, un igauņiem ir 1500 salu, bet mums nav neviena jūrā vai līcī, nevienas salas. Draugi, uzdāviniet mums taču beidzot to Roņu salu. Jums viņa pilnīgi noteikti nav vajadzīga, un kā jūs viņu ieguvāt, vispār strīdīgs jautājums, un gal galā, kā zināt, Roņu salā dzīvoja līdz pēc Pirmā pasaules kara dzīvoja nebūt ne latvieši un ne igauņi, bet zviedri. Bet, lai paliek vēsture, šobrīd tā ir Igaunijas teritorija. Lūdzu, uzdāviniet mums dzimšanas dienā. Un, zināt, tas jautājums pirmā brīdī varētu šķist dīvains, bet ar līdzīgu jautājumu vai līdzīgu problēmu kādreiz izvirzīja 2017. gadā izvirzīja Norvēģi, jo Norvēģijā ir Halti kalns. Un, ja precīzāk, ir Somijā, bet šī kalna virsotne atrodas kaimiņu valstī, Norvēģijā. Turpat netālu pārdesmit metri no Norvēģijas Somijas robežas. Un tika izveidota tāda tautas virzīta iniciatīva, ka, beigsim taču līdz katram centimetram dalīt to valsti starp divām demokrātiskām valstīm, un uzdāvināsim Somiem nelielu gabaliņu no savas zemes. 2017. gadā tas bija Somijas 100 gadu dzimšanas dienā. Tas patiešām izvērtās kā diezgan nopietnas piedāvājums un aizgāja pat līdz premjerministrei, kur patiešām sāk to izskatīt. Tik savākt vairāk 10 000 tautas, gan Norvēģijā, gan Somijā balsojumi, ka visā vismā tā iniciatīva ir atbalstām. Un zināt, kas tālāk notika? Tālāk tā lieta, ja tā varētu teikt, nonāca konstitucionālo tiesību sfērā. Un atbilde bija, pat ja mēs ļoti to atbalstītu, tad nedāvināsim. Kāpēc? Tāpēc, ka Norvēģijas konstitūcija paredz, ka valsts teritorija ir nedalāma un neatsavināma. Un tā arī tas beidzās ar labu izteiktu ideju, bet tālākā realizācija netika sasniegta. Un, zināt, arī Roņu sala visticamākais, ja piemēram, ja es savāktu labi daudz balsis, un arī es pieļauju, ka liela daļa igauņi arī varētu atbalstīt. Uzdāvināsim taču tiem latviešiem vienu salu. Arī tas nonāktu pie konstitucionālām tiesībām, kur tiktu atzīts, ka nē, arī Igaunijas teritorija ir nedalāma un neatsavināma. Bet kopumā, protams, jāatzīst, ka valsts teritorijas ir gan dāvinātas, gan pirktas. Senos laikos pavisam daudz, bet, ja tādos samērā nesenos laikos mēs skatāmies, tad
lielākais teritoriju pircējs ir Amerikas Savienotās valstis. Pavisam nesen, 19. gadsimtā, ir vairāki darījumi bijuši. Lielākais, slavenākais, protams, ir Luīziānas pirkums. 1803. gadā Luīziāna, tas ir patiešām ievērojama teritorija, Amerikas Savienotās valstis nopirka. Tiešām nopirka, diezgan Francija, pārdevējs bija Francija, Francija bija pavisam nesen ieguvusi no Spānijas. Tā kā šādi darījumi ir bijuši, un 19. gadsimts, mainoties koloniju politikai, patiešām ir, varētu teikt, bagāts ar šādu teritoriju pirkumiem, it īpaši, kā jau teicu, Amerikas Savienotās valsts ir iesaistīts. 1819. gadā ir Floridas pirkums no Spānijas, 854. gadā no Meksikas, tā saucamais Gadsdenes pirkums, un, protams, arī es pieļauju, ka ļoti daudz zina un atcerās, ka arī Aļaska tika nopirkta no Krievijas 1867. gadā. Tā kā pirkumi ir bijuši, tātad tas ir 19. gadsimts un arī 20. gadsimtā. Un iespējams, ka esat dzirdējuši, nesen Amerikas Savienotajās valstīs bija tāds prezidents Donalds Trumps. Un Donalds Trumps izteica piedāvājumu Dānijai nopirkt Grenlandi. Daudz to uztver kā joku, bet, zināt, nebūtu ne joku, jo Amerikas Savienotās valstis, kā jau es jums teicu, 19. gadsimtā ir bijis diezgan aktīvs zemju teritoriju pircējs, un tieši arī no Dānijas 1917. gadā tika nopirkta teritorija, ko sauc par ASV Virģīnām. Tā kā ar Dāniju Amerikas Savienotām valstīm jau ir sena, teiksim, tādas tirdzniecības attiecības, protams, tā ir kolonija bijusi, bet par Grenlandi Amerikas Savienotās valsts interesēs jau kopš 19. gadsimta. Tā kā tas nav tāds mirkļa kaut kāds Trumpa izteikts joks. Interesi ir, bet, protams, arī Dānijas gadījumā jāskatās konstitūcija un Dānija karalisti, bet karalis, teiksim, nevarētu pārdot. Protams, karalis ir pakļauts parlamentam, un šāds darījums visticamākais netiktu akceptēts Dānijas parlamentā. Reti mūsdienās arī notiek, vēl ar vienu daži darījumi, un slavenākais laikam ir pavisam nesen, 2016. gadā, ir tā saucamais Tirānas un Sanifāras darījums starp Ēģipti un Saūda Arābiju, starp citu, ko neatbalstīja augstākā tiesa, bet, beigās darījums tomēr ir noticis, un tās tagad ir Saūda Arābijas teritorijas. Mūsdienās jāatzīst, ka šādi darījumi drīzāk ir retums vai absolūts izņēmums. Ja vēl pagājušā gadsimtā starpkara periodā bija valstu veidošanās uz tautu pašnoteikšanās tiesību pamata, tāpat arī bija maiņas darījumi arī Latvijai ar Lietuvu. Tā kā tas nav, starp citu, Lietuvā, runājot par Lietuvu, Lietuvas konstitūcijā ir paredzēts, ka tomēr valsts teritoriju varētu atsavināt ar 4/5 parlamentu balsīm. Tā kā tā nav. Ja Lietuva kaut ko vēlētos atsavināt no savas teritorijas, tad ar parlamentu attiecīgi balsojumu to varētu veikt. Bet, jādomā, ka šādi teritoriju darījumi mūsu gadsimtā, cerams, vairs nenotiks vai arī ļoti retos gadījumos, un ar nožēlu jāsaka, laikam, lai cik mēs tādu vēlmi izteiktu, es domāju, ka Igauņi tomēr Roņu salu mums neuzdāvinās. Bet es teiktu, vadoties pēc Norvēģu pieredzes, tas būtu ļoti interesants mēģinājums, interesants, kāda būtu tautas viedoklis, ja, piemēram, kaut kur šādu ideju izteiktu, arī atsaucoties uz šo Norvēģijas, Somijas piemēru, interesanti, kāda būtu balsojuma rezultāti. Bet ar to arī pabeidzu šo video ar izteiktu ideju, bet es pieļauju, ka tālākā risinājuma nebūs, un paliksim vien Latvijas teritorija tāda, kāda ir, bez Roņu salas ar iespēju tikai aizbraukt ciemos uz Roņu salu, uz Igauniju. Paldies, ka skatījāties šo video. Visu labu! Tiekamies!